Es atceros visu, kas notika savulaik Eģiptē. Kad bija tie piramīdas, jā, un ar tām piramīdām arī viss nebija gribas tik caurspīdīgi un godīgi. Jā. Tur bija drausmīga korupcija. Jūs klausāties Šķiltavu podkāstu, jeb raidierakstu, kurā ir žurnālisti izgaismo nedēļas notikumus. Pagājušā nedēļā daudz runājām par lielo protestu pie Saeimas, un tagad varam secināt, ka tā saucamie konservatīvie politiķi ir bijuši spiesti ieklausīties protestētāju balsīs. Pēc prezidenta Rinkēviča pirmdienas lēmuma atdot likumu par pretvardarbības konvencijas denoncēšanu Saeimai, deputātu vairākums trešdien nobalsoja atlikt tā atkārtot skatīšanu līdz nākamā gada novembrim, pēc būtības atstājot lemšanu par konvencijas likumi nākamajai Saeimai. Tātad nekas vēl nav beidzies. Ierakstām šo raidījumu ceturtdienas pēcpusdienā, un šovakar plānots vēl viens liels protests Vecrīgā, kā arī protesti Liepājā, Cēsīs, Daugavpilī un virknē pilsētu ārzemēs. Kā vērtēt notikušo un kas gaidāms tālāk, būs, protams, viena no šī raidījuma galvenajām tēmām, bet nevienīgā. Pēdējā mēneša laikā Latvijas sabiedrības uzmanību pievērsis šokējošs gadījums Brunavas pagastā, Bauskas novadā, kur neskaidros apstākļos tika nošauti 3 suņi. Mums šonedēļ žurnālā ir padziļināts pētījums par šo suņu nogalināšanu. Pirmo reizi ar mēdījiem par notikušo bija gatavs runāt arī suņu saimnieks, daudziem pazīstamais olu ražotājs Modris Konovalovs. Un tāpēc apspriedīsim arī šo satraucošo notikumu. Vērtēsim arī, kā sokas ar šogad pamatskolās ieviesto aizliegumu lietot mobilos telefonus. Un tātad par šiem un citiem jautājumiem šonedēļ Šķiltavā spriedīs Ilze Šķietniece. Sveika, Ilze! Sveiki! Aivars Ozoliņš. Sveiks, Aivar! Sveicināti! Un es Pauls Rauceps. Nu ko, šķiļam! Protesti pret tā saucamā Stambulas konvencijas denoncēšanu ir vērā ņemami ne tikai tāpēc, ka tie ir plašākie kopš Lietusargu revolūcijas tālajā 2007. gadā, bet arī tāpēc, ka šķiet pirmo reizi šādi politiski mītiņi notiks ne tikai Rīgā, bet vienlaikus arī citviet Latvijā. Šovakar plānot protestu gan Doma laukumā, gan arī Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī. Tas ir jauns un, manuprāt, svarīgs pavērsiens Latvijas pilsoniskās sabiedrības aktivitātē, un tāpēc sākšu ar jautājumu Ilzei, kura no mums visiem vislabāk pārzina Vēja pilsētā notiekošo. Kā šī cīņa pret konvencijas denoncēšanu izskatās no Liepājas, Ilze, un vai uz protestu tavuprāt sanāks cilvēki? Man ir tā, ka es neredzu pārāk lielu to aktivitāti īstenībā reģionos, vismaz ne Liepājas pusē. Tajā manā burbulī sociālos redzu ik pa laikam, kāds ievieto viedokli pret vai par vai dalās ar kaut ko, un tad man reizēm uznāk dusmas un gribas izdzēst tos cilvēkus, kur domā ne tā kā es, bet tad es domāju, kad jāsaprot jau, ko vispār sabiedrība domā par šo jautājumu, un nevajag jau uzreiz varbūt dusmoties. Jā, un tad vēl ir vēl viena daļa tāda, kas man pašai ik pa laikam uzrakst un pajautā, ko tad es par to domāju. Un patiesībā es zināju, ka tas protests šokar ir, bet es nebiju apspriedusi ar sevi domu tajā arī to apmeklēt un piedalīties, līdz saņēmu vakardienas jautājumu par šo. Tā kā... Tad jāveido reportāži noteikti būtu, vismaz tā, tu varētu savus žurnālistu pienākumu izpildīt. Jā, un tad es tā kā savā lokā arī pajautāju cilvēkiem, vai būtu kāds gatavs nākt ar mani, tādu ļoti lielu entuziasmu neredzēju un nemanīju, bet, katrā ziņā tas man ieinteresējas, noteikti aiziešu vakarā paskatīties, kas un kā tur notiek un cik aktīvi ir liepājnieki. Es domāju, ka tas kūtrums ir vispār pēc būtības, jo arī tad, kad bija priecīgi notikumi un basketbola čempionāts, tad arī neviens tur tā pārāk nerāvās kopā fanot, kad bija pirmo reizi uztaisīts. Tā kā, man liekas, tur tas varbūt tas kurzemnieku viensētnieku domāšana arī kaut kā bišķi izpaužās. Tā. Un vēl viena lieta, ko es ievēroju arī, kas man likās interesanta.
bēdīga varbūt pat. Tad, kad es meklēju informāciju par to, kur un kad, kurā vietā tieši un cikos tas protests notiks, tad, piemēram, vietējos medijos, es neredzēju, ka tas būtu, teiksim, sākuma lapās. Tad bija tā diezgan jāpameklē, lai atrastu. Tas man likās arī tā. Tas redzēsim, kā ies. Es katrā ziņā novērtēju to, ka vismaz ir šī iniciatīva tur šādas pasākums rīkot arī ārpus Rīgas, jo citās sanāk tā, ka tikai Rīgā interesē, bet es domāju, ka tā droši vien nav, ka cilvēkiem arī ārpus Rīgas varētu būt svarīgi tas, vai mums ir šī konvencija vai nav. Bet labi, tad mēs skatīsimies, kas ir noticis, kas būs noticis Liepājā. Bet Aivar, tu esi mūsu speckors, kā savulaik teica Saimā. Es tur vienkārši aizēju dažreiz. Iegriezies, pa ceļam uz veikalu, vai ne? Jā. Labi, un kas vēl nav beidzies politiskajā procesā? Ko tu šodien uzzināji augstajā namā, kā to mēdz saukt? Visādas lietas saklausījos, protams, bet kopumā tas noskaņojums, es to raksturotu kā klusumu pēc vētras. Visi nokāpuši no kokiem, izpūtuši gaisi. Nevis Smiltēns vēl tur kaut ko ārdās, kaut ko no tribītes mēģināja teikt, ka te taisās pieteikt viens otram karu un kas te vēl nebūs. Vai Dievi, viņš nevicināja kādu hokeju nūju te tad? Pat bronzas medaļa nebija aplicies. Bet kopumā nezinu, kā tur pie reņģēdājiem viensētās Liepājā, bet šie sabiedrības spiediens bija svarīgākais un izšķirošais faktors, lai varētu panākt pašreizējo, nodēvēsim to tā, izlīgumu un pamieru. Protams, visu cieņu arī valsts prezidentam Riņkevičam, kurš acīm redzami atrada pareizos argumentus, lai pārliecinātu Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu nokāpt no tā koka, kur viņi sevi uzzinuši par labu Šleseram un kaut kā bišķi nomierināties. Un pašlaik izskatās, ka viss iet gludi. Budžetu pirmajā lasījumā pieņēma, tikai ar 51 balsu. Es tur pārmīju dažus vārdus arī ar premjerministru Siliņu, kuru tur, protams, bija atnākusi uz budžetu pieņemšanu. Jā, bet 51 pret, man liekas, tur bija 36 pret. Jā. Tā, ka tur jau nevajag konstitucionālo vairākumu, tur vajag tikai vairākumu. Bet tas vairākums ir tās trausls, un es viņai par to pavaicāju, kā viņi prognozēja otrajam. Es domāju, 45 bija pret, tā, ka tas... Kā viņi prognozēja otrajam lasījumam, viņi teica, ka strādāsim. Es viņai pavaicāju arī par to, ko viņi bija pateikusi trešdien, ko varēja saprast tā, ka viņa nav gluži vienīgā premjerministre, kas te varētu būt. Viņa teica, nē. Tas bija vakar intervijā televīzijā. Jā, viņa apgalvoja, ka nē, viņa esot teikusi, ka šī nav vienīgā koalīcija, kas varētu būt. Un tas bija tā interesanti, acīm redzot, tas bija kaut kāds signāls gan progresīvajiem, gan zaļajiem zemniekiem, ka redz, kā tagad mēs varam runāt arī ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Redz, un tas nākamais jautājums, jo tā Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta atkāpšanās, par ko viņus tur askridzēja Šlesers un daži esošie vai bijušie, vai nav skaidrs, bet katrā ziņā savulaik Nacionālā apvienībā ietekmīgi cilvēki kā Helmans un Māris Sprūts, bet labi, viņi tie ir pieklusinājuši savu retoriku un pierāvušies, bet ZZS vispār nepiedalījās balsojumā. Kā to skaidrot? Tas ir par konvencijas atstāšanu nākamai Saeimai. To es vaicāju gan viņiem pašiem, viņu pašu deputātiem, gan citu frakciju deputātiem. Tur versijas bija dažādas. Viens no ministriem, kuram es to pavaicāju, nostājās tā, it kā es būtu televizors un tur skaitīja
pareizas frāzes par to, ka... Respektīvi, kā tu būtu televīzijas kamera. Ja tu būtu televīzors, viņš varētu vienkārši tur sēdēt pie vietas galda un uz tevi bļaut. Jā, es negribu sevi dēvēt par kameru, tad labi, lai būtu, jā. Bet katrā ziņā tad bija nostājies tāda... Saruna bija tāda ļoti neformāla, bet tik un tā bija nostājies tā kā miera stājā un skaldīja par to, ka mēs pa procedurāliem jautājumiem nepiedalāmies, lai par to tad lemj tie paši, kuri to visu iesāka. Tas bija tā ļoti interesanti, jo acīm redzot, viņš jau rāda, ka vainīgs pie visas Šlesers Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Viņi nē. Kučinskis jau bija otrdienas vakarā pateicis, ka nepiedalīsies viņa balsojumā. Viena no versijām bija, ka viņi negribēja parādīt, ka viņam nav vienprātība, jo balsojums nebūtu pār vai pret, visi vienoti. Bet cits, kas man šķita tā ticamāk, viņu negrib trešo reizi kļūdīties. Labi, viņi visu laiku apgalvoja, ka viņi atbalstīdam to ratificēšanu kļūdījās. Tagad viņi stāstīja, ka vajag denoncēt, un tagad trešo reizi pozicionēties kaut kā. Tas ir apmēram tā kā tajā folklorā, kad tu nonāc krustcelēs, ja brauks pa kreisi zirgu pazaudēs, ja brauks pa labi tā galvu pazaudēs, te labāk palikt tepat. Jā. Acīm redzot tā, bet principā tas tāds interesants signāls, ka viņi ir tomēr gandrīz vai tā kā ārpus tās. Redz, tas, es domāju, tas ir tas, kā tas izskatās, ka jo tagad pēkšņi atkal apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība pietuvojas premjeras pozīcijai, savukārt ZZS attālinās. Un jāņem vērā, ka Nacionālā apvienība ar savu it kā sarkano līniju progresīvajiem jau itin labi sadarbojas Rīgas domē. Tur es nezinu, vai ratnieks ar beisbolu numuri staigā pa ielām daudzīdams materiāls. Neko neesam dzirdējuši. Es domāju, ka viņa tā kampaņa kaut kā ir tā izplēnējusi. Es, protams, es negribu sākt tur skaļi klietu un rādīt uz viņu pirkstu, jo tad viņai jutīsies spiests tur kaut ko izdarīt. Bet mēs redzam, ka faktiski tur nekas nenotiek. Mēs par to kampaņu tagad nerunāsim. Katrā ziņā viņi var sadarboties Rīgas domē vienā koalīcijā. Un kas tad tur būtu tāds valdībā, ko teiksim, un ja viņi, piemēram, uzstādīt, mēs ejam valdībā, mēs būsim progresīvi, bet dodiet mūrniecei aizsardzības ministriju atkal. Tā būtu pavisam cits saruna. Tā kā varianti parādās vairāk, tas disciplinē, es domāju, arī koalīcijas partijas. Piemēram, es varu iedomāties, ka progresīvajiem būtu izdevīgi, ja šī neskaidrība vēl būtu turpinājusies vēl vienu nedēļu, lai šodienas protestos, teiksim, būtu īpaši skaļi varētu pieteikt savu pozīciju. Bet nē, tas ir nolīdzināts. Prezidents atrada labāko risinājumu, manuprāt, un tagad visiem ir jāpārdomā. Vai tiešām gribētu kāds mesties ārā no valdības, Zaļie zemnieki vai diez vai, bet varianti uzreiz atkal ir. Labi, bet mēs tagad tā kā to visu noreducējam uz kaut kādiem tur politiskiem manevriem, bet Ilze, es tev gribu paprasīt, vai tu uzskati, ka šis risinājums atlikt līdz nākamajai Saeimai ir labākais? Vai un te, protams, ir jānošķir, kas būtu, ideāli, protams, būtu, manuprāt, un es nezinu, tas pieļauj, ka es gribu Ilzei paprasīt. Bet es tev piekrītu jau pa ideālu. Ir ideāli būt, ka vienkārši viņi būtu tieši labi, šī bija kļūda, mēs vienkārši neko nedaram, paliek spēkā, bet tas acīm redzot nebija reāli. No reālām izvēlēm, vai tu uzskati, ka šī ir labākā, vai varbūt bija citādi jārīkojas, ko tu domā, Ilze? Es domāju arī, man ļoti patīk tas prezidenta piedāvājums, jo viens ir tas, ka es diezgan, ne pat diezgan, bet ļoti labi atceros savu pusdienu rakstu mūsu rubrikā Pusdienas ar Elitu Kļaviņu tajā brīdī, kad ratificēja.
konvenciju. Man liekas, tas bija tikko, bet izrādās tas ir bijis pirms 2 gadiem, un katrā ziņā, man tas šķiet ļoti muļķīgi, tā, ka tu lēkā no viena uz otru, man liekas, mēs izskatāmies muļķīgi arī starptautiski, man negribās, lai mēs izskatāmies muļķīgi, tā, ka mēs paši nezinām, ko mēs gribam, un ka mēs, izskatāmies līdzīgi ne tām labākajām valstīm. Un vēl viena lieta, kas man liekas ir laba šajā, ka ļoti, visticamāk, tad, nāks vēlēšanas, un tad tur arī šis jautājums noteikti aktualizēsies, un tad varēs saprast, vai sakrīt tās vērtības ar tām partijām vai nē, jo, piemēram, man šis bija ļoti, man vienmēr nacionāļi ir patikuši, un tāpat man ir paticis apvienotais saraksts, bet pēc šī es jūtos ļoti vīlusies īstenībā. Tu neesi vienīgā, es domāju, ka viņu vēlētāji, mēs te runājām, ko tur Helmans tur teica, vai vēl kāds, tas, ko mēs dzirdam, bet mēs nedzirdam to, ko viņu vēlētāji raksta vai saka viņiem pašiem, un es domāju, ka tur, nav vienbalsīgs atbalsts. Ja par ticētāju aptaujai, ko publiskoja Jaunā vienotība, tad tiešām tur vienīgā partija, kurā vairākums vēlētāju atbalsta denoncēšana ir Šlesers, un visiem citiem tur patiesībā sakot, tur ir daudz, kaut kāds skaits, kas nezinu, bet tas procents, kas ir pret, ir lielāks nekā to, kas ir par. Katrā gadījumā es domāju, teiksim, tas, ko šis lēmums panāks nākamajās priekšvēlēšana kampaņas laikā un Saeimas vēlēšanās, ir, ka vairs nevarēs kaut kā tā lavierēt un izlikties, ka mēs varam tā uz abām pusēm spēlēt. No vienas puses mēs esam Eiropā, un no otras puses mēs te izvēlamies, kuras tās vērtības, un mēs varam tur tā kā būt drusciņ tā kā nomaļas un tā kā it kā šitā Orbāna spēle, kad paņemt no Eiropas visas labums, bet tur nospēlties pa visu to pārējo. Tā nevar, un vēl jau vairāk mūsdienu ģeopolitiskā situācijā tā nav izvēle. Ir jābūt skaidrībai, kurā pusē tu esi. Un tas vēlēšanas būs par to, un ļoti labi arī, ka šī konvencija būs tas atslēgas punkts, jo tur tas ir neapējami. Ja tu vai esi vienā pusē vai otrā pusē, tu nevar kaut kā tā pa pusē tur, lai gan es skatos, ka zaļie zemnieki turpinās mēģināt šitādu savu galētu politiku piekopt. Viņi mēģinās, bet tur būs. Iedomājies par šo jautājumu, tur konkurēs 5 partijas. Un vienīgie, kuri ļoti skaidri izteiksies, būs Rosļikovs un Šlesers. Un tā pārējie, ko? Tad kā viņi to sadalīs? Un tā vēlētāji, viņi iedomājas, ka vēlētāji kaut kādu stūbeņu. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka tas ir tā, pavisam skaidri izvēle, un tad cilvēki varēs vērtēt pēc tās. Labi, bet es šeit iespraukšos ar reklāmu. Šajā vietā nereti aicinu ziedot mūsu raidījumam, bet esmu arī teicis, ka ik pa brīdim izlozēsim kādas balvas, kuras pasniegt mūsu atbalstītājiem. Tagad tas brīdis ir atkal pienācis, un šoreiz izlozējam 3 laimīgos ziedotājus, kuri kā dāvanu no mums saņems gardo ir kafiju, kura tapusi sadarbībā ar Kalvas kafijas grauzdētavu. Kā jau ierasts, lai noskaidrotu uzvarētājus, man nepieciešama ir palīdzība. Es vilkšu pirkstu pa sarakstu, un Aivar, tu teiksi stop. Labi. Labi, es tad sāku vilkt, un tu tad pasaki stop, es sāku. Stop. Daiga ir laimīgā uzvarētāja. Sāku atkal. Stop. Šoreiz Mārcis. Sāku atkal. Stop. Nokļuvu līdz Norai. Lieliski. Apsveicu uzvarētājus. Mēs ar jums sazināsimies, lai jūs varat saņemt žurnālu Ir kafiju, kas atver acis. Tā, bet mēs sākam ar protestiem, un ir jāatzīmē, ka protests Latvijā notiek ne tikai par cilvēktiesībām, bet arī dzīvnieku aizstāvībai. Valsts pēdējā mēneša laikā jau 2 reizes lielā skaitā cilvēki sanākuši, lai prasītu taisnību un reālu cietumsodu cilvēkam, kurš 10. oktobrī nošāva populārā olu ražotāja un Instagram personības Modra 3 suņus Brunavas pagastā.
Šis nežēlīgais gadījums piesaistīs visas Latvijas uzmanību, un man jāpasaka paldies Ilzei, ka beidzot man ir iespēja izlasīt ļoti labi izvērstu rakstu, kurā visi apstākļi un šobrīd zināmais izklāstīts vienviet. Ilze, tev arī bija iespēja parunāt ar Modri, kurš nebija līdz šim runājis ar mēdījiem. Pastāst, ko uzzināja, iedziļinoties šajā lietā. Jā, par šo notikumu principā es esmu interesējusies pēdējās 3 nedēļas, kopš tas vispār notika. Manā telefonā un datorā ir 10 ekrānu šāviņu ar rakstiem, viedokļiem un komentāriem par to tēmu. Tad man ir diktafonā ap 10 stundām sarunu ierakstu, un tad ir pilna klade un žurnālu, tāda žurnāla biezuma kaudze vēl ar lapiņām. Un tad es mēģināju modelēt to situāciju vispār, kas tur varētu būt noticis, un domāju dienām un naktīm. Tā kā es par šo varētu runāt daudz, katrā ziņā. Tas, kas man rādās, tā sajūta informācijas vākšanas laikā, ka visas puses kaut ko noklusē, kaut ko nepasaka līdz galam. Un virkni iesaistīto personu melo, un man liekas, man personīgi tās ir tās, kas man nepatīk visvairāk. Man liekas, vissatraucošākais tās, ka melo policisti, kas ir likumsargi, kārtības sargi, kam, un kam būtu jābūt gan cilvēku, gan dzīvnieku aizstāvjiem, bet... Kāpēc tu domā, ka viņi melo? Un kāda motīva? Kāpēc sākam ar to, kāpēc? Kas ir tie pierādījumi? Jā, tātad melo tāpēc, ka tur nesakrīt laiki, kad kas, ko ir darījis. Tad arī dīvaini ir tas, ka nonāk... Tātad, principā tas, kas ir zināms šobrīd... Ka Modris ap 8 devās uz Rīgu filmēt reklāmu, un tie suņi un vispārējie tie viņa dzīvnieki tur palika tajā saimniecībā. Un tad 12. Kaimiņu mājas saimniece zvanīja, un laukos kaimiņi ir arī kilometru attālumā, tas tā, jā. Nevis blakus. Blakus dzīvokļi, tajā pašā repetāšā, jā. Jā, lūk, un 12. viņi zvanīja vietējiem mednieku kolektīvu vadītājiem, ka tur ir viņas sētā kaut kādi sveši suņi, un tas savukārt zvanīja tad tiem policistiem, jo viņš teica, ka, medniekiem tur nekāda daļa, un ka tā ir policijas lieta. Un tālāk, tad tie policisti tur aizbrauca, un tad viņi dikti baidījās no šausmīgi uzbrukošiem suņiem, kas tur tādi 9 mēnešus vecs kucēns un 4 mēnešus vecs kucēns esot sēdējuši pie stirnas, bet man arī liekas interesanti, ka, tur pagalmā, Mauriņā, 150 metru attālumā, man liekas interesanti, kā tu var redzēt 150 metru attālumā, ka tā tieši ir beigta stirna, nevis, tur, es nezinu, kaut kāds cits dzīvnieks. Tā, tur daudz, tādas nobīdes laikos, tad arī sāka, tā pirmā sajūta, ka kaut kas jau nav kārtībā, radās arī tāpēc, ka televīzijas sižetos pašvaldības policijas priekšnieks tur bieži putrojās, tad viņš teica, ka ieraksti ir, tad viņš teica, ka ieraksti no ķermeņa kamerām nav. Tagad ir zināms un noskaidrots, ka tās kameras tiešām, policistiem viņas ir jāieslēdz tad, kad viņi sazinās ar trešajām personām, obligāti, un ka tās kameras nav ieslēgtas bijušas vienmēr, kad ir zvanījušies kaut kur pa ne tikai, dienas tālruņiem, bet privātiem tālruņiem, kur, es saprotu, ka tātad tur nav ieraksta funkcija, ka droši vien dienas tālruņi ir ieraksta funkcija, ka visas sarunas fiksē. Un, tur ir ļoti daudz tādu, dīvainu lietu, reglamenta pārkāpšana, es teiktu. Jā, tas gadījums vispār ir, protams, ļoti pirmkārt satraucošs, bet arī mīklains, jo tās kaimiņienes apgalvojumi, ka viņš šos suņus nepazīst, lai gan no tā paša Modra teiktā ir skaidrs, ka viņi bija viņas redzējusi agrāk un visdrīzāk arī atpazina.
Tās fotogrāfijas pašas par sevi jau uzreiz liekas sirdī sažņaukties, redzot to, piemēram, to mazo bērnieti, jā, teiksim, kas viņš par agresīvu sunu vispār, un tur tas tāds smukulīts tur tā, ka tas, bet tev ir kādas versijas par to, kā Evers teica, kāpēc šis viss ir noticis, tev ir kādi minējumi? Es saprotu, teiksim, te mēs esam uz tāda plāna ledus, jo, protams, teiksim, mums jau nav visa informācija, un tur varētu būt dažādi, bet, teiksim, kāds tur ir, es pat lasījos dažādas, teiksim, komentāros, ja kaut kādi tur visādi cilvēki izsaka savas tās domas par to, kas tur varētu būt noticis. Nē, tas, kas ir skaidrs un ko es dzirdēju arī pagastā, jo es aizbraucu arī uz to Brunavas pagastu un runājos ar cilvēkiem uz vietas, ne tikai modri, kuru satiku pie mums redakcijā. Bet, jā, kā viņi teica, stāsts jau nav par dzīvniekiem, bet par cilvēkiem. Par cilvēku attiecībām. Un tad no tā es saprotu, ka tur, tai mājas saimniecei iespējams kaut kas nav īsti līdz galam paticis. Man ir sava versija par to, kas un kā tur tieši notika, bet es laikam atturēšos pagaidām viņu publiski. Tas arī droši vien saprotam, jo es saku, teiksim, mēs, protams, izvirzīt kaut kāds apvainojums cilvēkiem, ja tur tas ir vienkārši, liekas, ka tas ir ticām publiski varbūt tā nedara. Tas ir policijas darbs izskatīt dažādas versijas. Jācer, ka tiešām, es saprotu, aizkrauklis tur iecirkņi, tur policists tur izmeklēs, ka tur no citas vienības tur atnākušie varēs to pamatot izmeklēt. Bet tas man likās arī interesanti, atgriežoties pie tiem protestiem, ka tomēr pašvaldība ir uzskatījusi par nepieciešamu atcelt to pašvaldības policijas vadītāju. Jā. Tas liek domāt, ka vismaz Bauskas novada vadībai ir aizdomas, ka tiešām, ka tā policija kaut kādā mērā ir varbūt pat vairāk nekā bijusi nolaidīga, bet kaut kā arī bijusi iesaistīta tajā visā. Es saprotu, ka viņiem bija jābeidz dienesta izmeklēšana 30. oktobrī. Izmeklēšanas komisijas vadītājs, kas ir arī vienlaikus izpildu direktors, lūdzu tagad to pagarināt līdz 14. novembrim, jo, kā viņš teica preses konferencē, ka viņš iepriekšējā vakarā 4:00 esot uzzinājis kaut kādus jaunus faktus, būtiskus, kas ir jāpārbauda, un es saprotu, ka tur viņiem ir. Un pēc tam viņi visu to izpētītu arī nodos valsts policijai. Bet vēl, kas man liekas tajā visā dīvaini, viens ir šī pašvaldības policijas rīcība, bet otrs ir arī valsts policijas, jo uz izsaukumu vietu izbrauca Bauskas valsts policijas Bauskas iecirkņa policisti, kur iepriekš ir strādājis savukārt šis pašvaldības policijas priekšnieks. Viņiem tas aizbraukšana uz to izsaukumu prasīja 2,5 stundas. Tur ir, stundas attālumā, man liekas, tas ir sliktākā gadījumā. Un kas bija, manuprāt, vēl visdīvainākais, ka viņi atļāva modrim savākt gan stirnas līķi, gan to dzīvnieku līķus. Jā, šito es arī nevaru saprast, jo te ir noteikts iespējams noziegums, un viņi lietušos pierādījumus vienkārši pasaka, kāds cits var paņemt, kā tā var būt. Jā, un no kā viņi tad, piemēram, tā aizkrauklas policija šobrīd veiktu ekspertīzi, ja modrs pats viņus nebūtu aizvedis uz ekspertīzi. Mm-hmm. Tad kādā veidā tas varētu notikt? Tā kā, principā viņi droši vien domāja, ka šos dzīvniekus vienkārši apraks un visi gala ūdenī, es atvainojos, pa tādu vienkāršu tekstu, bet jā. Es saprotu, ka varbūt klausītāji, es domāju, ka daudz būs sakojuši līdz, bet tiem, kas nezin, vienkārši es atkārtošu to īsumā, to notikumu gaitu, vārdu sakot, modrs bija aizbraucis uz Rīgu, viņa suņi kaut kā ir izkļuvuši no pagalma, nonākuši pie kaimiņienes, tā kaimiņiene tad ir tur, nav skaidrs, viņa kādam ir zvanījusi, kā tur kādi ir atbraukuši un beigās
Tur bijuši gan mednieki, gan pašvaldības policija, un tie suņi ir bijuši nošauti. Vēl tur stirna bija. Un bija stirni, jā, un viņi it kā tur saka, ka tie suņi saplosījuši stirnu un bijuši agresīvi. Tā viņi apgalvo. Bet vai tas tā ir bijis, protams, tur grūti spriest. Aivar, tev ir kādas piezīmes? Vai... Jā, satraucošākais visā šai stāstā, pa ko mēs jau arī runājām, ir policijas rīcība. Izskatās, ka likuma ievērošana daudz viet kaut kur, teiksim tā, ir atkarīgi no cilvēku personiskajām attiecībām, diemžēl. Tas man liek atgādināja arī to, kā Elksniņas sievas tēvam to nelikumīgo elektrības pieslēgumu, tur vietējā policija pat tur pārbaudīs nevis vietējā policija, bet kādu cilvēku no malas tur. Un tas arī, tas diemžēl ir bēdīgi, ka acīm redzot, savēji ar savējiem var sarunāt abās pusēs, gan likumsargi pusē, gan iespējamo likuma pārkāpēju pusē. Man šķiet, ka tas ir nepatīkamākais visā šajā stāstā. Tā ir, diemžēl tā ir cilvēka daba, un mēs to redzam ne tikai Latvijā, bet daudzās citās valstīs. Klasisks piemērs, protams, ir bieži visādos šādos gadījumos tiek piesaukts Al Capone vārds dažādos kontekstos. Bet vienkārši arī viņu nebūtu bijis iespējams arestēt un no Čikāgas izsvēpēt, ja nebūtu ieradušies policisti no Vašingtonas, jo pat Čikāgas policija bija, bet tā bija vienkārši nopirkta. Viņi bija korumpēti. Jā, bet es tev saku, jebkurā vietējā sabiedrībā, diemžēl, ir tā, ka dažkārt ir nepieciešams kāds no malas, kas ierodas, lai tiktu galā ar šādām problēmām. Tā tas ir ne tikai Latvijā, bet tā, protams, ir problēma, un par to ir jādomā, ka, teiksim, kad mēģina šāds risināt lietas, jo tur nevienmēr uz vietas var tikt galā. Nevienmēr tur jāatstāj tas vietējiem. Jā, es vēl gribēju piebilst, ka man šeit liekas, tas ir līdzīgi kā Tumšzilajā evaņģēlijā, ka tie tikumi nav vēl, filmā, ka tie tikumi nekur nav zuduši, un tad man teica, ka īstenībā arī, viņi nevar būt zuduši, jo joprojām daļa no tiem cilvēkiem strādā policijā, un tāpēc tādiem žēl mums ir, tā vēl tāda piebildīta. Jā, tās ir grūti izravējamas nezāles, un tur es domāju, ka ne jau tikai Latvijā tā ir problēma, bet tas nenozīmē, ka mums par to nav jāuztraucās un kaut kas jādara, lai to labotu. Mums atkal laiks iet uz priekšu, un mums ir vēl trešais temats. Drusciņi cerīgāks, optimistiskāks, manuprāt. Daudz būs dzirdējuši, ka kopš šī mācību gada sākuma skolēniem no 1. līdz 6. klasē skolās ir aizliegts izmantot mobilos telefonus. Un mūsu kolēģe Evelīna Paula Vāvere devās noskaidrot, ko šis aizliegums ir devis. Viņa aptaujāja ne tikai skolotājus un skolu administrācijas darbiniekus, bet arī pašus skolēnus. Kolēģi, kas jūsuprāt bija interesants vai varbūt pat pārsteidzoši šajā rakstā? Ilze, es nezinu, tev bērni vēl ir tajā vecumā, kad šis aizliegums uz viņiem attiecas? Ir. Aha. Ko viņi saka, vai viņi ir tik stoiciski uztver šo viņu tiesību ierobežojumu, kā bērni Evelīnas rakstā? Jā, viņi nav, es noprecizēšu, viņi nav tajā vecumā, bet uz viņiem tas noteikums attiecās tāpēc, ka es esmu aktīva mamma, es esmu skolas padomē, un tad, kad pagājušajā gadā valsts pieņēma šo lēmumu, tad mums skolas direktori piedāvāja balsot par to, ka aizliedz visiem bērniem pamatskolas posmā, tāpēc, ka arī Evelīnas rakstā tas parādījās, ka skolotājiem nav jābūt policistam, viņam nav starpbrīdī jāprasa, vai tu mācies 6. vai 7. klasē, jo to uz aci ir diezgan grūti noteikt, un lielā skolā, kur tu visus skolēnus nepazīsti, un tāds bija tas arguments, un mums piedāvāja balsot, un mēs nobalsojām par to, ka tātad līdz viss pamatskolas posms, bet ja jūs būtu redzējuši to skatienu, tad, kad es šo stāstīju, bērns bija vienkārši šokā, un viss tur, viņu sociālais tīkls
tās konts tur tajā brīdī tur vārījās visu vakaru, bet tad viņi tā lēnām pieņēma un pierada. Bet es teiktu tā, ka, es redzu, ka latviešu tas gēns nav nekur zudis. Viņi mēģina apiet likumu ar līkumu. Tagad toaletēs nevis iet pīpēt saltus, bet skatīties telefonus. Jā, ļoti labi. Tā, ka viņi indē nevis plaušas, bet smadzenes. Nu labi, nu tad. Vēl viens veids, kā viņi man sasmītināja uzreiz pašā raksta sākumā, tas 4. klasnieks no Jaunmārupas, kurš teica, mēs vairāk spēlējam kārtis un citas spēles. Ļoti labi. Un tad es saprotu, kādas kārtas, viņi vēl bērni vēl spēlē kārtas. Nu, tas ir lieliski. Lai gan šobrīd populārs ir arī šahs starp, tas vairākus gadus jau tagad. Bet kādas kārtas bērni spēlē? Man arī ieinteresē īstenībā tas kāršu jautājums, jo es atceros, ka mums, es arī biju diezgan aktīvi kāršu spēle man skolā, un mums dikti to mēģināja izskaust, jo tā skaitās azartspēle, tāpēc es arī Ko tu spēlēji skolā? Zolīti mēs spēlējām. Zolīti, tā jau tāda intelektuāla spēle tomēr. Latviešu. Jā, latviešu spēle, jā. Nē, es katrā ziņā, Evelīnas raksts man iepriecināja, es domāju, ka ļoti labi, ka šis lēmums ir pieņems. Skolā, kurā mani bērni gāja, tur arī tas jau bija, tad, kad sāka tikai parādīties mobilie telefoni, tur direktors, viņš bija tā diezgan stingri rakstur, un viņš pateica, viss nekas no šitā te nebūs, un tur tieši tāpat tā metode, ja tev divreiz pieķer, tad vecākam jānāk ar vecākiem uz skolu, lai dabūtu to telefonu atpakaļ, un tur tas viss arī diezgan mierīgi bija, bet es atceros, ka tajā laikā ik pa brīdim uzvirmoja diskusijas par to, ka to, vai to nevajadzētu visā valstī, vai nevajadzētu citās skolās, un tad tur sākas, ka tur direktors saka, jā, bet vecāki nāk un sūdzās, un tur dusmīgi vecāki nāk un saka, ka viņas bērniem tie telefoni ir nepieciešami. Un es domāju, ka tāpēc ir tieši to ļoti labi, ka ir pieņem šāds visaptverošs lēmums, jo tas nozīmē, ka tagad direktors, ja viņš ir tāds, es nezinu, vājāk rakstur vai piekāpīgāks, ja vecāki ir tādi ļoti agresīvi, viņš var teikt, es taču neko nevaru darīt, redz, kā ir likums, tas ir no manās rokās. Tā ka tādā ziņā tas ir labs atbalsts tiem, kas grib šo ieviest, un es domāju, ka tas tiešām ļoti svarīgi, lai bērniem būtu, lai viņiem būtu šī zona, kas ir brīva no mobiliem telefoniem, viņiem mācītos viens ar otru sarunāties un spēlēt kāršu spēles. Zolīti. Jā. Uzturēt šo latvisko tradīciju, mēs taču gribam, lai cilvēki arī... Ja tā ir zolīti, nevis acīte. Jā, pokers. Jā. Es vienkārši pastāstīšu arī, man bija interesanti pieredze ar mobiliem telefoniem pirms pāris nedēļām, jo es ar savu kori mēs bijām aizbraukuši uz Stokholmu, un tur mums bija koncerts, un pēc tam es nopastoju aizskriet uz vienu koncertu, jo Pops Dilans, kas man ļoti patīk, uzstājās Stokholmā tajā vakarā. Vēl bija dažas biļetes, un es teicu, nē, šito es nevaru palaist garām. Nē, noteikti. Un es aizgāju uz koncertu, un tagad tur man ir biļete telefonā, un tur stāv, tur kaut kāda pārbauda, un man prasa parādīt biļeti, es paņemu telefonu, un tur tā jaunā sieviete paņem un izņem papīra gabaliņu, uzraksta manu sēdvietu uz tā papīra gabaliņu un iedod man. Es domāju, kas te notiek? Kaut kāds papīra gabaliņu. Mēs esam 21. gadsimtā, bet pēc 30 sekundēm es sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka nākamā pārbauda, ja nākamais cilvēks stāvēja tādiem plīša maciņiem mobilā telefona lielumā, kurā bija jāieliek mobilais telefons, un tad viņa aiztaisīja ciet tā, kā tās podziņas, ko ieliek tērpos vai kaut kādos, ko apliek ap dārgiem kaut kādiem elektronikas preču veiklos, kuras nevar, arī alkoholam, kuras noņem tikai pārdevējs, teiksim, tā, kad tā ārā no veikala, ar tādu ierīci aiztaisīt ciet šo maciņu, iedeva man atpakaļ maku, un man telefons bija, bet es nevarēju viņu koncertu laikā izmantot, lai ierakstītu vai uzfilmētu vai kaut ko citu. Ja. Un tas sākumā arī bija niklis. Es domāju, kas tas tāds ir, ko viņi man te dara. Bet, godīgi sakot, bija
patīkama pieredze atkal apmeklēt koncertu, kā tas notika pirms 25 gadiem, jo nebija neviena zilā ekrāniņa visur man priekšā, es varēju tikai klausīties mūziku, tā ka savā ziņā arī pieaugušiem cilvēkiem dažkārt nodara tas, ka viņiem atņem mobilos telefonus. Tas nemaz nav tik slikti. Tad tu saproti, kā tie bērni jūtas. Jā. Bet es saku tā, pirmā mirklī tāds sašutums, bet pēc tam varbūt tāds interesants pieredze. Nu, labi. Ar to mēs arī noslēgsim mūsu nopietnākās daļas un pāriesim pie citātiem. Aivar, kāds tev šonedēļ citāts? Es atgriezīšos pie pirmās daļas un citēšu bijušo Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Es viņu intervēju pirms kāda, kad viņš bija Rīgas konferencē, bet virsrakstos visur bija izlikts no viņa teiktā, ka Ukrainā nav 10 dzimumu. Tas ir par to Stambulas konvenciju, bet es citēšu mazliet tālāk, ko viņš saka. Viņš tur paskaidro, ka viņš neuzskata, ka visi, kas ir par izstāšanos no konvencijas, rīkojas pēc Maskavas norādījumiem, ka tā gluži varbūt nav. Taču Krievija to izmanto, protams, jebkurā gadījumā, un citēšu. Krievijai nerūp Latvijas tradicionālās ģimenes vērtības. Tai rūp tikai viens – šķelt un valdīt. Jo vairāk jūs cīnāties ap Stambulas konvenciju, jo laimīgāk ir cilvēki Krievijas drošības dienestā. Aha, nē, ļoti labs citāts. Es starp citu arī runājot par Ukrainu, es gribu pievērst uzmanību tam, ka arī mediķis Sarmīta Cīrula, kur es domāju, ka viņai gan ir morālās tiesības runāt par to, kā mēs skatāmies uz šo jautājumu pēc tam, ka viņa tik ilgi pavadījusi Ukrainā pie frontes zonā glābjot cilvēkus. Viņa arī bija ierakstījis video sakot, ka viņa neatbalsta denoncēšanu. Es domāju, ka visiem tiem, kuri kaut kā mēģina pateikt, mums ir svarīgāki jautājumi, mums Ukrainā jādos, kāpēc mēs nevaram denoncēt un atbalstīt Ukrainu. Viņa ļoti skaidrs tāds pierādījums, ka tā tik gluži nav. Ilze, kāds tev citāts ir? Jā, man būs jau mazliet tādos valsts svētku noskaņās. Es pagājušā nedēļā. Jā. Nav jau nemaz tik tālu, otrdien jau ir Lāčplēša diena. Tātad es pagājušā nedēļā biju uz tādu pasākumu kā akadēmiskais brančs Liepājas augstskolā, kur bija bezmaksas lekcijas un bez maksas deva arī ēst un kafiju. Man likās brīnišķīga iespēja. Un tad viens no lektoriem bija mākslinieks Egons Peršēvits, kurš ir arī autors lotos pozā sēdošajai brīvības statujai. Ir zināmi, jo tā statuja ilgus gadus, ilgu laiku stāvēja, bija Liepājā dažādās vietās, tagad viņi esot pārdot un kaut kur citur. Un tad viņš stāstīja par to, kā tad tā ideja radās. Un tas, kas mani ieinteresēja, un es ceru, ka varētu ieinteresēt varbūt arī mūsu klausītājus un mudināt tos, kur nezinu, jo es tiešām nebiju iedziļinājusies tajā, kā tad mūsu brīvības statuja ir tapusi. Un ka viņš teica, ka tajā laikā to varēja salīdzināt principā ar dienvidu tilta rašanā, ar to būvniecību, ka tur viss nebija tik skaisti un jauki, kā mums tagad liekas, un ka tātad mans citāts ir tāds, ko es te tagad ar visiem stāstu, ka Kārlis Zāle bija labs tēlnieks, bet vēl izcilāks biznesmenis viņš esot bijis. Tā kā, un ka tā, tas, ka mēs to saucam par mildu, tas īstenībā nemaz nebija tik tādā pozitīvā nozīmē, ka tur bija diezgan daudz tā negatīvā apakšā, ko mēs jau gandrīz pēc 100 gadiem jau vairs neatceramies. Jā, es pareizi saprotu. Jūs varbūt atceraties. Es atceros vecāks par mani, varbūt tu atceries. Es atceros visu, kas notika savu laiku Eģiptē.
Kad tur tie piemīdzi, jā, un ar tām piemīdām arī viss nebija gribas tik caurspīdīgi un godīgi, jā. Tur bija drausmīga korupcija. Nu, labi. Bet, jā, runājot par šādām lietām, ka viss nemaz nav tik caurspīdīgi un godīgi, es pāriešu pie savu citātu. Te es gan, Aivar, tu mēdz no šleseristiem smelt no viņa tās neizsmeļamās citāta akas paņemt, kā es tagad paņemšu arī. Bet šoreiz tas nebūs pats šlesers, bet viņa tur uzticamais sabiedrotais Vils Krištupans, kur sadusmoja Latvijas ārvalstu investoru padomes izteicienu par to, ka, tomēr nebūtu vēlams denoncēt Stambulas konvenciju, un Krištupans teica, bija ierakstījis X-ā. Citēju, jo kādam investoram nepatīk mūsu iekšpolitika, kura balstīta uz cilvēciskām vērtībām, var sapakot koferus. Pēc 11 mēnešiem mēs uzvarēsim vēlēšanās un palīdzēsim tiem gudrajiem meklēt jaunas valsts investīcijām. Kā viens gudrais X-ā tas ir nebijis priekšvēlēšanas solījums padzīt investors no Latvijas, bet atkal šis ir tas iemesls, kāpēc tieši konvencijas nonākšana uzmanības degpunktā nākamās vēlēšanās ir būtiski, jo mēs redzam, ka tas nav tikai par šo konvenciju, tas ir par visu mūsu vērtību, to kopējo satvaru. Ja? Un vai ir vienā pusē vai otrā pusē. Krištupans ir pret konvenciju, viņš ir pret rietumu investoriem, tad viņš acīm redzot ir par Krievijas naudu un tās ietekmi bet, Latvijā. Protams, ka vieta taču nepaliks tukša. Tad plūdīs naudu no Krievijas un caur apvienotajiem Arābu Emirātiem. Jā. Tā kā es saku, šis viens jautājums sakoncentrē sevi visu šo pēc būtības to frontes līniju un nevar būt abās pusēs. Un cilvēkiem būs nākamgad jāizvēlas. Tā, ar to mēs arī noslēgsim šo raidījumu. Paldies, Ilze! Paldies, uz redzīti! Paldies, Aivar! Paldies visiem! Šonedēļ žurnālā Laura Dumbera intervēja rakstnieci Jānu Egli, kuras jaunākais romāns Diena ir izdevusies Austra, vēstīja par leģendāro dziesminieci Austru Pumpuri. Savukārt Agnes Meijera stāsta, ko par mīlestību iemācījušies Kārlis un Rute Kārkliņi, kur ir ne tikai 3 savu pašu bērnu, bet jau 8. auģu bērna vecāki. Ja jūs, klausītāji, vēlaties izlasīt šos vai kādus citus mūsu lielisko kolēģu rakstus, tos visus var atrast šīs nedēļas žurnālā Ir. Ticu, ka lielākā daļa no Šķiltavas auditorijas ir lasītāji, bet tas, ka jūs pieslēdzaties mūsu raidierakstam, liecina, ka esat arī klausītāji. Un tāpēc pievērsīšu uzmanību faktam, ka var klausīties ne tikai žurnāli Ir žurnālistu sarunas, bet arī viņu rakstus. Ja esat žurnāla abonents, tad katra raksta augšpusē atradīsiet pogu klausīties audio formātā. Tā ir lieliski iespēja iepazīties ar žurnāla saturu, kamēr, piemēram, esat pie mašīnas stūres vai virtuvē gatavojat vakariņas. Žurnāli Ir var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, bet arī saņemt mājās vai lasīt vietālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu Ir, kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Taču, ja esat jau abonents, vai arī jums vienkārši patīk mūsu raidieraksti, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu Šķiltavas tapšanu ar nelielu ziedojumu. Saiti gan uz mūsu abonēšanas, gan uz ziedošanas lapu atradīsiet šī raidījuma aprakstā. Savukārt, ja vēlaties vairāk uzzināt par ārpolitiku, var sirsnīgi ieteikt mūsu otro raidierakstu Ārskats, kurā apskatām svarīgākos notikumus pasaulē. Paldies par labskanību Kristiānam Fuksam, paldies visiem, kas klausījās un kas mūs atbalsta ar ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā Šķiltavā.